Čau, esmu Milzons Ceļģus un es lietoju Facebook. Pieņem, ka jūs daudzi arī to lietojat. Tāpēc šodien pastāstīšu 10 lietas, kuras tu iespējams nezināji par Facebook. Es jau šādus video esmu taisījis arī iepriekš, gan par YouTube, gan par Google, gan par Instagram, bet jāatzīst, ka pa Facebooku bija atrast visgrūtāk. Lai kā parādīšu tad tos 10 faktus, kurus es esmu atradzis. Sākam! Šo portālu izveidoja Marks Zuckerbergs. Un pirms jūs smējaties, kā es izrunāju šo vārdu, izlasiet lūk šo te. Un, kad es to izlasīju, man arī šķita kaut kā nepareizi. Tu vari nomainīt Facebook valodu uz pirātu valodu. Tātad, lai nomainītu valodu, jums jāuzspiež šeit, ir jāuzspiež uz iestatījumiem. Tātad šeit kreisajā pusē ir valoda, un šeit ir latviešu. Uzspiediet labot, un šeit jūs atradīsiet English Pirate. Un atveriet, un viss pilnīgi nomainās. Un jūs redzēt, šeit ir Homeport, šeit ir Hoist, un viss ir samainījies tā kā pirātu valodā. Tu Messengerī kādam var nosūtīt basketbola bumbas emoji, uzspiest tās bumbas un sākt spēlēt basketbolu. Jā, un tad jūs varat sacensties, kurš dabūs vairāk punktus. Un to pašu var darīt arī ar futbola bumbu un arī ar citiem emoji. Agrāk pašā sākumā laika poga īstenībā saucās Awesome poga. Un tad viņi pārvērtās pa laika pogu, un tagad ir daudz dažādas pogas. Šīs man likās tik smieklīgi. Viens čalītis vēl pirms tika izveidots WhatsApp, gribēja pieteikties strādāt Facebook, bet viņu atraidīja. Un tad viņš izveidoja WhatsApp un pārdeva to Facebookam par $19 miljardiem. Stāsta morāle, vajadzēja paņemt viņu strādāt. Būtu ietaupījuši 19 miljardus. Piereģistrējoties Facebook, pirmais draugs, kurš tev ir Marks Zuckerbergs. Un viņš ir vienīgais draugs, ar kuru tu nevari pārtraukt draudzību. Facebook ir iespēja atzīmēt cilvēku, kurš pārvaldīs tavu kontu pēc nāves. Ir nogalināti vairāk cilvēku, kuri ir pārtraukuši draudzību Facebook. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet ja jau tas rakstīts internetā, tad tā jābūt taisnībai. Vislaikotākais cilvēks Facebook ir Ronaldo. Jūs droši vien ziniet, bet ja jūs googlē kaut ko meklējiet, tad pēc tam visi šie produkti rādīsies jums Facebook reklāmās. Izrādās, ka pat ja jūs neesat ielogojušies jūsu Facebook profilā, tas tāpat notiek. Bet kā viņi to zina? Tas arī īsumā viss. Ceru, ka tev šie fakti likās interesanti. Ja patika, nospied šim video laiku, un vai zināji, ka Facebook katru minūti tiek nospiesti 1,8 miljoni laika? Varbūt varam pārspēt? Tieši šajā minūtē mēģinam nospiest vairāk. Ceru, ka būs. Paldies jums! Labi, pag, bet vai tu pamanīji, ka vienu faktu es pateicu guļot? Es gulēju uz grīdas. Ja tu to nepamanīji, tad tev ir jāpiesako man Instagram @esedzus. Tādi ir tie noteikumi šoreiz. Tev jāpiesako. Labi, tas gan viss. Tiekamies citreiz. Čau! Sveicināti! Es esmu Milzons Ceļģus un es tieši tevi aicinu uz savu pirmo burvju triku tūri pa Latviju. Mēs būsim gan Iecavā, gan Rīgā, gan Talsos, gan Valmierā un gan Jēkabpilī. Un es aicinu tieši tevi. Biļetes e-kase.lv. Links ir aprakstā.